Sveiki! Varbūt zināt, ja ne šo grāmatu, tad vismaz bēdīgi slaveno fotogrāfiju, kas ir uz šīs grāmatas vāka. Dārgā kažokā tērpusies madāma, ar kažokādu cepuri galvā, baksta cimdotās rokas pirkstu sev pie deniņiem. Tas notiek pie Brīvības pieminekļa 16. martā, kad Brīvības piemineklis ar viņas atbalstu ir daļēji norobežots leģionāriem un viņu aizstāvjiem un domu biedriem. Un pie viņiem šī te madāma kažokā vēršas ar nicīgiem vārdiem: ar galviņu vajag domāt, ar galviņu. Nebiju domājis, ka pēc šīs grāmatas iznākšanas man vēl kādreiz mūsu dienās nāksies izteikties Vairas Vīķes Freibergas sakarā. Es tiešām visā nopietnībā biju domājis, lai taču vecā kundze, kur viņa ir nolikta, tur lai viņa arī nodzīvo savus mūžu atlikušos gadus un pati tiek galā ar savu sirdsapziņu un ar pašpārmetumiem par to, ko visu viņai Dieviņš bija devis, lai viņa palīdzētu Latvijas valstī un latviešu tautai, un ko visu viņa palaida vējā, tādu vai citādu iemeslu dēļ. Bet nē, izrādās tā nebūs. Nezinu, kura roka no Vairas Vīķes Freibergas notrausa putekļus un izvilka viņu dienas gaismā, bet fakts ir tāds, ka pēdējo nedēļu stambulēšanas sakarā un ietveros Vaira Vīķe Freiberga ir nākusi klajā ar veseliem 2 paziņojumiem. Pirmajā paziņojumā viņa mēģināja izdarīt spiedienu uz Saeimas deputātiem un kaut ko rakstīja par Eiropas vērtību kodolu, no kura Latvija nekādā gadījumā nedrīkstot izkrist. Savukārt, kad ar Saeimas lēmumu Latvija no šī kodola tomēr izdomāja izkrist, Vaira Vīķe Freiberga, un tas bija šodien, paziņoja, ka viņai esot kauns par šo Saeimas lēmumu. Vairai Vīķei Freibergai ir kauns. Tad nu man tomēr nāksies sniegt mazmazītiņu pārskatu, nepretendējot uz pilnību, par visu to, par ko Vairai Vīķei Freibergai nav un nekad nav bijis kauns. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par to, ka viņa pēc savas prezidentūras prasti un primitīvi nozaga nevis sev kā privātpersonai, bet amatpersonai uzdāvinātu rokas pulksteni Rado keramikas korpusā. Pulkstenis maksāja dažus 100 latu. Zādzība bija stulba un demonstratīva. Lielmāte paziņoja: es gribu, man pienākas un viss. Lai šo zādzību piesaktu, meloja valsts prezidenta kancelējas darbinieki, un spiedienam bija spiests pakļauties KNAB izmeklētājs. Zādzību noklusēja un piesedza, kaut tā bija prasta, primitīva zādzība. Vaira Vīķe Freiberga nekaunas arī par savu Liepājas vēja pētījumu. Ja neatceraties, īsais stāsts ir tāds, ka Vairu Vīķu Freibergu toreizējā Liepājas pašvaldība primitīvi piekukuļoja, samaksājot tiem laiki lielu naudu par dažām lapelēm absolūtu stulbību, no kurām droši vien vislielākais bija Vairas Vīķes Freibergas ieteikums sakārtot Liepājas vēju. Varētu šķist sīkums, bet kā jūs domājat, no kurienes aug kājas mūsdienu 500 000 eiro pētījumiem par pareizo salātu gatavošanu? Šai te korupcijas formai pamatu ielika toreiz Vaira Vīķe Freiberga. Lieki teikt, ka kauns viņai par to nav. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns arī par izblēdīto luksus kapa vietu netālu no Čakstas pieminekļa. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par saviem privātu lidmašīnu lidojumiem. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par fantastisko izšķērdību, kas viņas laikā valdīja valsts prezidenta kancelējā.
Vairai Vīķei Freibergai, protams, nav kauns arī par mēģinājumu izblēdīt Jūrmalā luksus zemes gabalu. Vairai Vīķei Freibergai, protams, nemaz nav kauns arī par visām tām prasībām, kas tika izvirzīts viņas kā eksprezidentus dzīvokļa iekārtošanai ēkā uz Elizabetes un Brīvības ielas stūra, kur figurēja tādas lietas kā tolets poda tīrāmie, faktiski pensijas apmērā un citi sīkumi, protams, uz nodokļu maksātāju rēķina. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par visu to lienošo krievalodīgumu, ko viņa cītīgi atbalstīja visas savas prezidentūras laikā. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par Baltijas valstu vienotības graušanu 9. maijā aiznesoties uz Maskavu, lai tur apskautos ar Putinu un svinētu Putina uzvaras dienu. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns arī par to, ka viņa pēc pirmā Putina svilpiena aiznesās uz Šveici, uz Alpu namiņu, lai tiktos ar to pašu bijušo čekistu Putinu. Vairai Vīķei Freibergai, protams, nav kauns arī par to, ka pēc šīs tikšanās visi materiāli par to, kas tur tika runāts, tika noslepenoti līdz vismaz 2029. gadam. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par visām savām čekistiskajām saitēm, par visu to melno ēnu, kas pār viņu krīt jau no pirmās prezidentūras dienas, pat pirms tam. Vairai Vīķei Freibergai nav kauns par to, ka viņu Saeimas sēžu zālē kā prezidenta amata kandidāti ieveda neviens cits kā Latvijas PSR valsts drošības komitejas štata darbinieks Juris Bojārs. Un Vairai Vīķei Freibergai, protams, arī nav kauns, ka viens no viņas visietekmīgākiem padomniekiem bija Čekas Stukačs. Šo uzskaitījumu varētu vēl ilgi un gari turpināt, bet nav jēga. Un droši vien nebūtu jēga arī šo te visu uzskaitīt, ja ne tik daudz šīs vecās, acīm redzami vairs realitāti īpaši vērīgi netverošās tantes izteikumiem, cik uz sajūsmu, ar kādu to uzņem mūsu tā saucamie tiesiskuma pīlāri. Kādi pīlāri? Paskatieties paši uz to, kādas sajūsmas komentārus pie šī te Vīķes Freibergas kauna atzīšanas ieraksta veids kaut vai mūsu pašu vienotības vēžu tieslietu ministre Inese Lībiņa un tam līdzīgie. Viņi šī te suga ļoti labi zina visu, par ko es tagad runāju. Bet viņu tiesiskuma izpratne ir tāda, ka kamēr zaglis ir mūsējais un pūš mūsu stabulē, tikmēr viņam tiek piedots viss. Kā krievi saka, nē, tas liekam pat nebija, tas bija amerikāņu teiciens, jā, kuces dēls, bet mūsu kuces dēls. Ar vārdu sakot, Vairai Vīķei Freibergai ir kauns par Saeimas lēmumu. Par visām tām cūcībām, zādzībām, nelietībām, ko viņa ir pastrādājusi, kauns viņai nav. Un vienotības vēzis un progresīvo sarkanā sērga ir pilnīgi ar viņu vienisprātis. Ar ko arī apsveicu. Visu labu!